Šeit pirms 25 gadiem atklāja Skai. Bija Armands Rozenborgs un Normons Steinbergs un leģendārie, vajadzētu teikt, Skai veikalu direktori. Un tagad mēs iesim, pastīsimies, vai Skai šeit vēl ir. Un ir, tad vismaz pastīsimies uz atvadām, kas šeit izskatās. Bet izskatās, ka arī šeit notiek izvākšanās. Mēs redzam pustukšus plauktus. Tātad šeit tiek izpārdots tas, kas netika pārdots Berģos vai Jūrmalas gatvē, Ulmaņa gatvē. Un tātad arī šis veikals pavisam drīz tiks slēgts. Ja es pareizi saprotu, tad nākošu pirmdien šeit būs tikai tukšie plaukti. Pašlaik tie plaukti vēl nav tik tukši, bet jau redzamas ir pazīmes. Tas ir tā vērts vairs nav, un šis tā vērts arī vairs nav. Un šis tā vērts arī vairs nav. Bet kaut kas vēl ir, un tie, kas grib iepirkt pēdējos Skai suvenīrus, labas kvalitātes preces, pamatā bija bāzējās uz vācu iepirkumu, tie vēl varētu atbraukt šeit un veikt šos te pirkumus un nopilināt kādu asariņu par labiem veikaliem, kas bija un vairs nav. Arī Beterējā, kā redzat, plaukti ir tukši. Izmisīgi pirkumi. Cilvēki meklē, ko vēl varētu atrast piena plauktos, kaut ko lētāku, kaut ko garšīgu. Bet izskatās, ka sarežģīt kaut ko atrast. Tas nav tas arī nav tas. Cilvēki nāk no visas apkārtnes un meklē.